ja jūs zinātu, kāds bardaks šobrīd ir izglītības sistēmā. Man zvana bērnu vecāki šajās dienās un stāsta par tām šausmām, par absurdu, par necieņu, ko viņi piedzīvo no izglītības ministrijas. Kā tas izpaužas? Ir jānoliek centralizēti eksāmeni. Eksāmeni ir nolikti, bērni nolikuši. Tad viņi gaida, paiet kāds mēnesis, un tikai tad nāk rezultāti. Pa to laiku, piemēram, 15. jūnijā, skolas gribētu tā kā jau uzņemt skolēnus, bet viņi nevar, jo kavējas centralizēta eksāmena rezultāti. Tad pēkšņi eksāmena rezultāti parādās, un tad var ieiet, apskatīties šos rezultātus caur Latviju LV. Tas ir jocīgi, tāpēc kā vajadzēja rezultātus izsūtīt. Bija vienkārši izsūtīt tiem, tūkstošiem, pāris tūkstošiem bērnu vecāku, bērniem izsūtīt rezultātus uz e-pastu, kas ir vienkārši izdarāms. Bet nē, izglītības ministrija tagad prasa, lai viņi ietu paši un skatītos rezultātus. Labi, pieņemsim, ka tas arī varētu tā būt. Bet man atsūtīja pats ekrāna šāviņš no tā. Cilvēks ieiet Latviju LV, un viņam rāda pēkšņi, ka ir jāgaida 5 minūtes. Būs jāgaida, 1% uzgaida. Labi, cilvēks ieiet pēc kādām 5 minūtēm, viņam rāda, 14 minūtes jāgaida. Viņš ieiet vēl pēc kādām 5, jau 38 minūtes jāgaida, lai rezultāts dabūtu. Un tā tas turpinās. Un tur ir rindas izveidojušās. Bet digitālajai sistēmai, ja tā ir kvalitatīva, ir jāspēj apkalpot pāris tūkstoši vienā mirklī. Pat pāris 10 000, pat 100 000, pat miljonu vienā mirklī. Tas ir normāla digitāla sistēma. Nevis kā šobrīd, vienkārši brāķis. Un cilvēks vienkārši netiek pie rezultātiem. Un vairāk vecāki man to ir teikuši, kad viņi vienkārši netiek pie rezultātiem. Jā, viņi saka, tur ir novirze, tāda nobīde, ka bērni var ieiet paši apskatīties tur vai eksāmeni Gov.lv un ko tam līdzīgi, ja? Sastrēgumi ir visur. Un kāpēc ir jāveido šīs te ļoti, ļoti lielās neparastās rindas un jāsmējās par šo cilvēku laiku? Ja? Jo kas ir būtiski? Dabūt tos eksāmena rezultātus pēc iespējas ātrāk, jo skolas arī grib iet atvaļinājumos, ja? Un viņi saka, iesniedziet mums tūlīt tos rezultātus, lai mēs varam saprast, kurus uzņemt skolās. Un tur ir uz izķeršanu. Piemēram, Rīgas 6 skolas, 6 gimnāzijas ir uz izķeršanu, un tur ir 20 skolas vēl, kas arī tāds ļoti pieprasīts. Un problēma esot tā, ka kritēriji mainoties bezmaz katru minūti. Ja? Tu cilvēks nezini, tu iesniedz, piemēram, par savu bērnu 10 skolās pieteikumu. Un 10 reizes jāvēl personas dati iekšā, lai varētu vienkārši no jauna un jauna atkal iesniegt un iesniegt un iesniegt. Un skolām jāpārbauda visi šie daudzie iesniegumi. Tas nozīmē, ka nav skaidru kritēriju, skolas nav pateikuši. Ja jums ir tik procentu vai eksāmenu līmenis tāds un tāds, tad jūs varat šajā skolā, jums ir tāds slieksnis mums, ja? Ja jums ir mazāk, varbūt meklēt citu skolu. Tas nav, tad cilvēki vienkārši dara visu maksimālo, lai saviem bērniem nodrošinātu labākas skolas un aizpild daudz pieteikums. Un skolām jāskatās šie daudzie pieteikumi. Tas atkal prasa laiku, un tas atkal prasa šo te, ļoti lielo laika resursu izšķērdību. Un, protams, Latviju LV dārgākā sistēma ar vissliktāko risinājumu. Otrs - certifikāti. Tiek izsniegti skolēniem šie par eksāmeniem certifikāti. Parakstīs turās nodaļas vadītājs, tas Kaspars Špūle. Bet jautājums ir, kur ir datums uz šī certifikāta? Datuma nav. Ir kā tur kaut kāds gads parādās, 2024, var būt kaut kādā numurā, bet varbūt tas ir vienkārši numurs. Kur ir datums? Kur ir vispār tas certifikācijas tāda saprātīga noformēšanas pazīme? Ja? Taču loģiski dokuments ir noformēt ar datumu, bet šie ierēģi vienkārši aizmirst. Vai arī vienkārši uzskata, ka tas ir, ka tas nav vajadzīgs. Un kas būtiskākais, kas man ļoti pārsteidza, ļoti. Varbūt, draugi, jūs ar to saskārušies, varbūt tas tā ir jau kaut kādus gadus, ka bērni nevarot redzēt eksāmena rezultātu pamatojumu. Tas nozīmē, ja kāds, piemēram, saņem angļu valodā rakstveidā, piemēram, 85%, nevis 100%, un viņš tagad gribētu zināt, par ko ir tās kļūdas bijušas, vai 92%, par ko ir kļūdas, kāpēc nav 100%, ja? Viņš ļoti labi mācās, perfekti pārzina valodu, ja? Kāpēc ir šī kļūda? Vai matemātikā tas pats? Tad viņam šie rezultāti nesot pieejami. Jāraksta apelācija. Ko nozīmē apelācija? Labi, rakstīs apelāciju. Par ko var rakstīt apelāciju? Nav zināms, par ko vispār apelēt. Kāda ir 89%, jā, nevis 100%. Tad uzrakstot apelāciju izrādās, ka arī tad eksāmena rezultātus nedodot. Ka vienkārši pasakot, kā mēs skatīsimies, vai apelācija pamatot vai ne, bet kā viņi var, kādi kritēriji, vai apelācija nav pamatot, ja mēs pat nezinām, neredzam eksāmenu rezultātu pamatojumu. Mēs taču atceramies skolā vēl sistēmu, ka par katru eksāmenu, ko tu noliki, vienalga centralizēt, tu tomēr redzēji rezultātu, kāpēc
ir šāda. Ja tur kāda kļūda, zināms, kurā vietā ir šī kļūda, var izsecināt. Nevis vienkārši uz aklo nodot darbu, un tev kāds pateiks, kad vai tas ir pareizs vai nepareizs. Es daudzus gadījumus zinu savā dzīvē arī, ka bieži vien šīs te pareizās atbildes izrādās nepareizas, pat matemātikā. Un tad pierādot viņi sabīstās, saka, tikai nevienam nevajag to teikt, tikai nevienam nevajag noteikt, kā mēs laikam kļūdaini esam labojuši. Tur ir tā lieta, kas tā pa slepenību, kas tā pa uzpūtību, kāpēc nerādīt šo eksāmenu pamatojumu skolēniem un viņu vecākiem, kāpēc no kā ir bail, mums tomēr ir jādara viss, lai šādas nekrietnības vai necieņa pret mūsu skolēniem, pret skolēnu vecākiem, pret skolotājiem, pret skolu vadībām beigtos.